Labs rīts jūs mājās ar mūsējiem. 6:30. Agrā rīta cilts. Forši ir kopā mosties varam darīt. Šorīt gan tad nopietna tēma. Jā, vajadzēs tev palīdzību arī, gudīgi sakot, es cenšos apzināt. Arī Jaunzēlandē esot pāris nedēļas atpakaļ, es par to domāju un skatījos līdz pētīju un centos iedziļināties, bet vajadzēs bišķiņ tādu plašāku skatu uz lietām. Kaut kādu laiku atpakaļ skatoties redzēju vienu statistiku, kuras liels pieminēšu, un man bišķiņ, es nebiju kaut kā viņa tā piefiksējis personīgi, kaut kur dzirdēs pauzes galvenam bija, bet nebija piefiksējis tā ļoti konkrēti, bet šķirot pie tās statistikas, man ir tāds jautājums, šķīrīgi jautājums, un būtībā negribu viņu rakstīt šeit komentāros, tad var uzrakstīt mums Facebookā vai arī info@soultraining.lv un uz e-pastu. Šī ir pavisam cits jautājums. Vai mikrofons vai skan ok šorīt? Jo man cilvēki rakstīja, kas vakar rakstīja, kad kaut kas, nezinu, telefonam noticis bija. Telefons nav vecs, bet nevar dzirdēt, ka kaut kas par skaņu, par maz vai švaki uzrakstu. Armāni, tu esi Kristi, jūs esat pamodušies, jūs varat uzrakstīt. Var dzirdēt normāli vai kā ir? Varbūt man vienkārši skaļāk jārunā no rīta. Bet plus mīnus ir ok. Ok, paldies. Jautājums, ko jūs, varbūt kāds negribēs atbildēt, bet kaut kā, vai tev kādreiz ir bijuši šitie mentālie sabrukumi, kaut kāds emociju sadegšana kaut kāda, kaut kas, un vairāk darba kontekstā, tieši tajā, kad dzīvē visi sādas lietas var notikt, un citreiz var sadegt arī no tā, kas notiek personīgajā dzīvē, vai savārīties, ja čaņīgs var, bet vairāk no tā, kas ir bijis pieaugušo dzīves, tad darba vide, vai tas ir biznes, vai tas ir uzņēmē darbība, vai tā ir arī vienkārši darba vide, varbūt tā nozari tādi, kur ir baigais kapājiens un ļoti ārkārtīgi dinamiska vide un tāds paprast baigākos nervus. Ja? Vai ir reāli bijušas vai ir bijuši tādi gadījumi, piemēram, mana darba dzīve ir 20, es sāku strādāt, cik man bija gadu, 18, 19, tad es sāku strādāt, 28, tātad teju 30 gadi. 30 gadi ir mana profesionālā darba dzīve, un tad no tā vadoties es varu pateikt, ka tādi emocionālie klupieni, respektīvi, kad vai sadegšana vai kas ir burnout un, kas vēl viens bija, burnout un, viņi bija divi, bet tā divi sāpīgi, jā. Tur panikas lēkums, tāds, ka tu saproti, ka ok, šis nebija no tā, ka es apēdu vecu siļķi, jā, vai kaut kas tāds, bet tu saproti, ka tas bija, un to nevar izlabot, vienkārši pasēdi un atpūties, ja nevis kaut kāds parastais nogurums, ja. Man saka overthinking, overthinking, bet no tā overthinking, vai no tā var celties reāls tāds, ka tev, neteiksim, ripas jādzer, un vai arī kādam bija ripas jādzer, bet kā tiekt galā ar mentālo sabrukumu, ar kaut kādu, sadegšanu, emocionālo sabrukumu, cik bieži tas ir bijis, man 30 gadu laikā, man bija 22. gadā, man bija tāds, tāds kārtīgs blēziens, tas bija 6-7 mēnešu darbā, bet
pirms tam man bija bijis vienreiz vai divreiz uz dienu vai divām. Nu, tāds, kad nesaprotu, kas tas bija, vai vienkārši pa daudz paņēmu uz sevīm. Nu, zināt, kad fiziski kaut ko pārstrādājies un kaut kādas lietas, nu labi, nu, tad tev tur sirds lec pa mutu ārā, un, nu, pasauc ātros, iedod rips, sašpicē tevi, nu, pēc dienas vai divām, tu plus mīnus sāc jau saprast, kur ir rīts, kur vakars, un ja tāds tīri fizisks, jo ne pārslots bijis, bet es to nenoniecinu, bet vairāk par tādu emocionālo un mentālo pusi. Kas ir tas, ko jūs darat? Vai kādu risinājumu jūs sev esat atraduši? Jo es kaut kā man sanāca arī Jaunzēlandē runāt par to mentālo sabrukšanu, bija viens konkrēts gadījums, to emocionālo sadegšanu. Un es tā piefiksēju to, ka daudz, kur tas tiek, nu, tas risinājums, viņš tiek meklēts vienītīgi, kā Armand to rakstīja, ne? Viņš tiek meklēts, nu, vienatnē, un ka nav tādas gudrības. Mums tagad ir pēdējos gadus ir par mentālo veselību tiek runāts un tā tālāk, bet būsim godīgi, nu, kurš džeks pēc 40 godīgi, nu, tādā, es noteikti ir kāds džeks, bet kurš džeks pēc 40, lasa kaut ko Facebookā vai Instagramā par mentālo veselību, par to, cik, kādas tur ir pazīmes, kas tur ir par niansēm, ja. Džeki visbiežāk kapā vienītīgi, ja, lai, nezinu, kā jums meitenēm ir, jums varbūt ir vairāk draudzenes, ja, ar kurām varbūt jūs varat parunāt par šito te. Es negribu salikt pa kategorijām, vai tur pateikt, vieniem ir risinājums, otriem nav, bet es vienkārši, man bija tāda patiesa interese, es domāju, ja jūs, tā galvenā doma bija tāda, ja kādreiz ir tāds gadījums, ka es izgāju tam pats personīgi 6-7 mēnešu garumā, ja, tad es pat uzdrošinātos teikt, ka var ar mani sazināties, un es pateiktu, tad var, kas ir tas, kas līdzēja man, vai arī izstāstīt, kas nelīdzēja, jo es ticu to, ka tā lieta būtu bijusi atrisinām mēnešu 2-3 laikā, bet viņi ievilkās 6-7 mēnešus. Jo kāpēc man uzplaiksnīja apakaļ šī doma par to, kad es redzēju statistiku par pēdējiem 20-30 gadiem, kas ir bijuši ar pašnāvībām šeit Baltijas valstī. Tas bija Eiropas Savienības kontekstā, tur bija Anglija arī pielikt klāt. Un tur bija tāda līkne, tad uz 100 000 iedzīvotāji mums ir bijuši gadi, kad mums ir kaut kur ap 20 cilvēki, ja, kas ir salīdzinoši tur vidējais Eiropā, ja skatās, ir kaut kāds, teiksim tā 3. Ja, tad mūsu gadījumā būt teju pie 20 kaut kādus gadus, tas ir bijis vienkārši katastrofāli. Interesanti, briesmīgs vārds šī kontekstā, bet interesanti ir tas, ka izteikti tas ir Latvija, Lietuva, Igaunija. Mēs esam Eiropas Savienībā vienmēr bijuši pēdējos 20 gadus, mēs esam bijuši vadībā tieši šī te jautājumā. Un, protams, neviļas rodās jautājums, liekas, kāpēc Baltijas valstis? Tas būtu kaut kāds pēcpadomju ietekme, nezinu, man nav atbildes personīgi. Bet mēs visu laiku tur mainījušies. Mēs kaut kāds gads esam priekšā, tad Lietuvi priekšā, tad kaut kur Igaunija pakāpjas, bet visu laiku tas trīnieks tur augšgalā, tur tāda interaktīva tā līkne bija. Visu laiku mēs esam milzīgā, lielā vadībā, ceļš, ja paskaties kontekstā, ja, ka piemēram Itālijā tur bija kāds 1,7 vai Spānijā, ja, tas būtu tā, ka mums tumšs ir, tumšs ir vēl kā Norvēģijā, vai kaut kur Zviedrijā, viņiem ir vairāk naudiņas, ar ko aizliet acis, Somijā. Es netiku skaidrībā, bet, ja gadījumā tev ir kaut kāds dziļais skaidrojums, droši to var ierakstīt,
Bet man vairāk bija to, ka arī uzņēmējdarbībā darbojoties var būt traumas, un tās nav gluži fiziskās darba traumas, bet var būt reāls, un ceļš arī uzņēmējiem, tie, kas ir vadītāji, var būt riktīgi reāls sadegšanas gadījums, un ko jūs tajā brīdī darat. Un, ja gadījumā kādreiz jūs kādus zinat, kas iet cauri, piemēram, uzņēmuma vadītājs, ja, iet cauri tādam posmam, droši raksta mums, tas risinājums nav vienkārši, tur viņš nav patīkams. Viņš nav kāds izraksta recepti Kanārijas salas. Kaut gan tā ir daļa no tā risinājuma, bet tur ir. Un tas nav jauns biznes, un es tur netaisos tajā tiešām, es zinu, ka ir profesionāļi, kas ar to nodarbojas, psihiatri, psihoterapeiti, ja, psihologi, tas ir viņu darbiņš, bet tad, citreiz gribās arī dzirdēt kādu no malas, kas ir bijis, kas ir tajā vidē, kas iet un darbojās, un tad, citreiz bērndārs biedri tu vairāk saklausu risinājumu, vai tev saliekās vispār plauktiņam nekā no liela pedagoga, tikai tāpēc, ka tu kaut kā ieklausies, tev liekas tas uzticamības faktors tam, kurš ir tajās noškastē, kurā tu esi, arī ikdienā, ka no viņu vārdam ir vairāk jāuzticās. Un dažkārt tā ir taisnība, tāpēc, ka tādu saprot, un tādam arī pateikt tā, kā tas arī ir. Nevis no malas, un varbūt gudri, un varbūt kādā brīdī varbūt pārgudri, un kas nenoniecināšu tas profesijas, viņas ir foršas cilvēki ar savu darbiņu. Bet vienkārši par to es iedomājos, man nepatika tā statistika, un galīgi nepatika, man likās, šitas jālabo. Un visticamākais, ka tie šādi gājieni uz tām pašnāvībām tas notiek visticamākais, kad mēs neesam sabiedrībā atstrādājuši šīs situācijas vai diagnozes vai vienalga normalizēšanu, aktualizēšanu, ka tas patiesībā nav fufelis, un ka vajag meklēt palīdzību, un ka vajag iet un kaut ko darīt lietas labā, un pēc tam arī tās taciņas, ko tad darīt? Ko tad darīt tādā gadījumā, ko tad darīt šitādā gadījumā, ne? Un tas ir tas, ko es arī gribēju vienkārši šī rītā pieminēt, bet arī dzirdēt atgrieznisko saiti, kas ir tas, ko jūs esat darījuši, tie, ka mums ir bijuši tādi gadījumi vai tādas situācijas, ja, un lai saprastu, tas kāds klausās, kādiem simptomiem iet runa, tā, ka tu nevari padarboties, tu saprot, ka vēl viena doma, vēl viens e-pasts, vēl viens problēma risinājums, un tev sadegs vadiņi. Tu pat jūti galvā, kad viņi tur stāv viens otram blakus, tā kā tā divi magnētiņi, un tā es... Un tas bija tāds, kad tāda reāla štelle, viņi parasti kontakts tā nāk ar paniku, viņi nāk ar kaut kādu milzīgu uztraukumu, un citos gadījumos ar absolūtu apātiju, pilnīgi fizisku nespēku, ja, kā kurā gadījumā viņš izpaužās, ja, bet tāds, kas mums raksta, ka mēs esam vairāk emocionālāki, ja, vairāk ņemam pie sirds. Es nezinu, vai mēs esam kā tauta baigi emocionāli, bet statistika nebija laba, un tāpēc mums šito te vajag sabiedrībā normalizēt, ka tas ir daudziem, kad ir bijuši cilvēkam, tas ir gadījies, ka tā ir sportā. Tad skatījos arī, ka Porziņš viņa pēc tam Dallasā, ja. Viņš tur no traumas uz traumu gāja, ne? Tur ārstējās visu to laiku, tiem lieliem miljoniem. Bet tas, labi, žēl Džekam, jā, pārāv saites, pārāv šitas, ne, tur tas, tāda trauma, šitāda trauma, bet tas, normāli, žēl, bet, stulbums, ne, ko darīsim, ja, ko Džeks sadektarējies, ja, ne, tagad, kur viņš ir Vašingtonā, ja, kāpā rīktīgi labi, vismaz sākums ir ļoti labs, ja,
Sportā tās lietas tiek normāli, tās viņas normalizētas. Tagad jautājums par to, kā to normalizēt arī biznesa kontekstā uzņēmējiem, kā būt atklātiem un godīgiem par risinājumiem un pastāstīt par to. Un tāpēc arī, ja gadījumā tev ir bijis, tad droši uzrakst no sirds un rajona, lūgums. Uzrakst, kas ir tas, kur tu kādu risinājumu tu esi dabūjis, kurā vietā, un kas tev palīdzējis. Ja? Un, lai mēs varam, ja kāds kādreiz viņus vērsīsies, tad mēs varam pēc iespējas vairākas pieredzes pastāstīt un pateikt, ka šāds ir tas risinājums, šāds ir tas moments. Ja? Un tā kā, pavisam citādākas domas, bet tas ir saistīts ar uzņēmēju darbību šim rītam, ja? Jo arī sportā, kā minēju, profesionālā sportā, bez traumām neiztiek, tieši tāpatās arī uzņēmēju darbībā var būt dažādas traumas. Dažādas. Viena no traumām, tas nav emocionālais nervu sabrukums, bet, piemēram, ir viena no blaknēm uzņēmēju darbībā, kas, piemēram, saista ģimeni, kur, piemēram, jaudīgu uzņēmēju bērni redzējuši to, ko paprasa uzņēmēju darbību un ko tā ir paprasījusi viņu vecākiem, izvēlās nekad mūžā neko tādu nedarīt un iet strādāt tikai un vienīgi algotu darbu un pāanalizē, kāpēc viņi tā dara. Tas ir bijis tāpēc, ka viņi redzējuši tādu piemēru un viņos iekšā ir izstrādājies mehānisms, kur es nekad negribu iet tādām grūtībām cauri. Bet nianse ir tajā, ka tie vecāki iespējams ir gājuši cauri grūtam mirklim un tās problēmas ir bijušas tādas, kas ir viņu zināšanu dēļ, vai tās geogrāfiskā konteksta, vai viņu izvēles darīt tādu un tādu uzņēmēju darbības formātu, ja? Bet nevis vispār uzņēmēju darbību kā tādā. Ja? Tas, ar uzņēmēju darbības saistītas veselības problēmas var būt dažādos formātos. Un tāpēc to vajag normalizēt, lai var mierīgi meklēt risinājumu un neizstāties no spēles. Jo daudzas no tiem, tagad, ja, Vašingtonā nepoziņas es varu sajaukt, bet pirmajā spēlē, vai ne, tur vienkārši sakapā, otrā spēle, es nezinu, kā tur tagad iet, es neesmu pasakojis, bet es atceros, ka vien brīdi, kā viņi tur Amerikā sauc, tingus pingus, kad viņš, kas tas tāds, vai ne, riktīgi nokapā un viens pats gan izvēl spēle vīni, ja, un tāpēc ir labi, kad ir risinājumi, ir iespējas atgriezties atpakaļ spēlē, jo dažus no kritušiem kareiviem viņus vajag atpakaļ spēlē, saproties. Viņus vajag pie tā, viņiem ir prasmes, viņiem ir jauda, viņi ir vajadzīgi uzņēmēju darbībā, un tāpēc arī atbalsta un palīdzības mehānismi ir jābūt. Bet, lai tādi būtu, pirms tam ir jābūt aptaujai, bet arī gribēju uzprasīt par to. Bet, ko, ejam daram, ejam prātīgi daram, lai nesadāk badīgi, un lai visi forši, un tiekamies rīt, lai jaudīgi dienu.